strādāju Rīgas satiksmē par trolejbusu vadītāju jau aptuveni 4 gadus. Pārsvarā strādāju rītmaiņas, kas sākās agri no rīta, 3-4 sanāk celties. Beidzu darbu ap 2-3 pēcpusdienā. Vadītāja darbs nav garlaicīgs, jo tāpēc, ka neviena diena nav vienāda. Katru dienu notiks kaut kas saudabīgs, kaut kas jauns. Sveiki, mani sauc Mārtiņš, esmu trolejbusu vadītājs, šodien esmu atnācis strādāt 2. maiņu. Atnākot uz maiņu, mēs iepūšam stacionārajā alkometrā, un tad mēs gaidām 2. maiņas vadītāju. Čau! Savu maiņu esmu pabeigusi, esmu nodevusi trolejbusu Mārtiņam un došos tālāk iepūst alkometrā. Atnākot uz darbu, pirmais, ar ko mēs saskaramies, ir atbildīgie dispečeri. Viņiem mēs uzrādām darba apliecības, kur pretī mēs saņemam maršruta lapas un aktuālo informāciju, kas notiek maršrutā. Ar galapunktu dispečeriem mums ir ciešāka sadarbība visa dienas garumā, jo pie viņiem mēs saņemam aktuālo informāciju, kas notiek uz ceļa. Vēl ir 3. dispečera grupa, centrāla dispečeri, ar kuriem mēs sadarbojamies tieši, kad esam kustībā.